Tālāk apskatīsimies to, kā tas izskatās no studenta profila. Sākumā pieslēgsimies ar lietotāju students. Nākošais redzam, ka ja mēs paņemsim šo kursu, kurš mums ir izveidots, studentam nav iespējas viņam piekļūt, jo, kā redzams, šim kursam arī nav pievienota klāt tāda iespēja, ka varētu pieslēgties. Šī iemesla dēļ apskatīsimies, kas notiek šajā kursā no skolotāja profila vēlreiz. Turklāt jūs, kā skolotājs, arī varat apskatīties to, kā izskatās šis kurs no studenta puses, ka viņš būs pieslēdzies. Kā redzams, šāds izskatās profils no studenta acu skata punkta. Un, ja jūs vēlaties atgriezties apakaļ, tad šeit ir jāuzskata šīs pogas. Atgriežamies apakaļ mūsu lomā. Kā redzams, ja vēlēsimies varēs atgriezties šajā kursā kā students, tad jāuzskata šeit. Nākošais. Mums ir jāparūpējas par to, lai students varētu reģistrēties šajā kursā. To var izdarīt ļoti vienkārši, uzskatīšanos pogas, reģidēt ieskatījumus. To var izdarīt ļoti vienkārši, uzspiežot uz mapītes lietotāju, tālāk uz reģistrācijas metodēm. Un šeit mums ir parādītas kādas šīs metodas. Uz doto brīdi pateiks tas, ka pie šim kursam reģistrēts viens lietotājs, un tas ir skolotājs. Nākošais ir tas, ka šis kurs nav pieejams viesiem, un tagad parūpēsimies, lai šis kurs būtu pieejams studentiem. Nosvēršam pogu iespējot, ieslēdzam šo iespēju, un otrs, kas mums jāizdara, jāpasaka, uz kādiem nosacījumiem viņš to varēs izdarīt. Tātad, ierakstam tekstu, kas tur parādās, kad viņš gribēs reģistrēties, piemēram, tālāk norādām, kāda ir šī konkrētā atslēga, piemēram, test 1, 2, 3. Nākošais pasakām, kas tā pa lomu, varam norādīt, no kura līdz kuram datumam būs iespēja jums reģistrēties šajā kursā. Nākošais solis spēšam saglabāt. Kā redzams, ja mēs tagad iesim uz studentu lietotāju, kurš mums tagad ir aktīvs, uzklikšķināsim šī kursa, tad mums tiek pieprasīta atslēga, lai varētu reģistrēties šim kursam. Un parādās mūsu ievadītais teksts. Un atslēga bija test 1, 2, 3. Uzspiežam, ko reģistrēt. Un kā redzams, šis audzēknis ir reģistrēts šajā kursā, un viņam tagad ir pieejama visa informācija. Un kā redzams, viņš jau redz, ka ir gaidāms pirmais kontroldarbs, ka ir pievienots jauns fails, un viņš var iet jaunumu formā un apskatīties konkrēto ziņu. Kad 22. martā būs kontroldarbs. Nākošais. Kā skolotājs mēs varam apskatīties, kuri ir reģistrējušies šajā kursā un apskatīties to, ka viņš ir pēdējo reizi bijis. Kā redzams, šajā kursā ir reģistrēts students. Viņš ir bijis pēdējo reizi pirms 43 sekundēm. Un tādā veidā mēs varam noteikt to, vai viņš vispār kādreiz skatījies šo kursu vai nē.